Nu, sveiki visiem! Šodien tāda drusku garlaicīga tēma. Garlaicīga man tai ziņā, kad ir diezgan garlaicīgi, nestrīdēties, es nestrīdos parasti, bet apspriest jautājumu ar cilvēkiem, kuri gadiem dzer omeprazolus un citādas visādas lietas. Un ir pieraduši, viņiem ir iestāstīts, viņi paši tam jau noticējuši, jā, ka viņiem ir tur paaugstināta kuņģa skābe. Pateikšu ķecerīgu lietu. Nemēdz būt paaugstināta kuņģa skābe. Mēdz būt palielināta kuņģa skābes sekrēcija, bet uz fona, kad ir šī kuņģa skābe, ir pazemināta. Skaidroju. Problēma nav skābē, problēma ir sfinkteros. Mums ir divi sfinkteri, divi tādi klapaniņi, vārstulīši, viens no kuņģa uz 12 pirkstu zarnu, otrs tur tālāk uz žultspūsli. Ja? Un ir dažādi iemesli, tur ir infekcijas un intoksikācijas un kolagēna deficīts un vēl dažādas tur lietas, kāpēc šie te vārstulīši paliek vaļīgi. Un tas ir viss par tā saucamo atvilni, refluksu, tas ir viss par dedzināšanu kuņģī, tas ir viss par rūgto garšu mutē, un visādām šīm kuņģa lietām, un gastrītu ieskaitot, un visu, kas saistās ar kuņģa diskomfortu, jeb kuņģa raju diskomfortu. Un ko tas nozīmē? Ja šie vārstuļi ir valīgi, pirmais saucās pilori, es nezinu, viņam nav latvisks tulkojums, viņš pilori tā arī saucās, otrs ir tā saucamais odīsfinkters. Un tad, kad šie sfinkteri ir novājināti, teiksim tā, tad, ja pirmais šis sfinkters, kas iet uz 12 pirkstu zarnu, tad šī kuņģa skābe ir plūst nost. Viņa nesaglabājas. Mums ir vajadzīgs pH kuņģī, lai sašķeltu olbaltumu un teiksim, taukus tur savādāk, ja olbaltumu sevišķi, tas ir pH 1,1, 2,5. Un tāpēc ir vajadzīga šī noteiktā koncentrācija skābes. Bet ja šī skābe visu laiku garšo sfinkteru, tek ārā, tad šī koncentrācija samazinās. Un organisms saka, nāk gaļa, nāk tur zivtiņa, nāk olbaltums, mums ir jāšķeļ, tātad man pastiprināti ir jāizstrādā, jāražo šī te skābīte. Un tālāk, un gastrītu rada tieši pazemināts skābes daudzums, jo pie šīs te normālās koncentrācijas neviena ne helikobaktērija, nekāda cita infekcija tur dzīvot nevar. Nav iespējams. Tas ir arī stāsts šobrīd par to saucamo heliku, ko cilvēki tur dzer antibiotikas, vēl kaut ko, bet neskatās dziļāk, kas ir ar sfinkteriem, kas notiek ar šo te pH līmeni kuņģī. Un tā. Ko var darīt? Un tad rodas šie iekaisumi kuņģī, rodas gastrīti, rodas tās skābās sajūtas, šīs dedzināšanas, visas lietas, cilvēks iet pie dakteriem, dakteris raksta preparātu, kas pazemina skābi, neutralizē skābi, palasiet blaknes. Palasiet šiem preparātiem blaknes. Visiem preparātiem, ko jūs lietojat, palasiet blaknes. Jūs sapratīs, varbūt iedvesmos. Varbūt iedvesmos. Es parasti kādreiz, kad man kāds parāda, kaut ko es palasu, pastāstu, nokopēju, aizsūtu un saku, iedvesmo tevi šo te lietot. Darot it kā kaut ko vienu, mēģinot dzēst kādu simptomu, tu nogalini visas pārējās sistēmas, kā saka, saknē. Un tālāk, ko var darīt ar šiem sfinkteriem? Viņus vajag nostiprināt, viņus vajag trenēt, un to ir diezgan vienkārši izdarīt pašiem mājas apstākļos. Pirmo šo sfinkteru, kas ir tas pilori, ir ļoti vienkārši vingrojums. No rīta tukšā dūšā izdzerat apmēram puslitru, drīkst bišķi vairāk, vēsu ūdeni. Vēsu ir kāds, tas ir vēsāks kā ķermeņa temperatūra. Ne ļoti augstu, ne no ledus skapja, bet tādu vēsu. Parasti mums ūdens ir jādzer silts. No rīta tukšā dušā ir ļoti vērtīgi dzert siltu, karstu ūdeni. Karsts nevārošs, tāds kā var iedzert. Tad tas ātri iziet caur kuņģi, izdara savu darbu, ātri uzsūcās un viss notiek.
patīra organismu, vilmaiņu aktivizē un tā tālāk. Vēss ūdens šajā gadījumā mums ir nepieciešams kā smagums. Tas ir izderam puslitru ūdeni, organisms nelaiž cauri, kuņģis nelaiž cauri, kamēr neuzsilda. Viņam ir jāpatērē noteikti enerģija, jālai šo ūdeni uzsildīt, lai padarītu asimilējumu. Tātad kaut kādu brīdi šis kuņģis ilgāk stāvēs, šis ūdens atvainojas ilgāk stāvēs kuņģī. Un tad daram tā, rokas augšā, jā, izstiepjam, un paceļamies pirksgalos un tā laižamies ar papēžiem, sitam pret grīdu. Tādā veidā. Aizvērsies sfinkters. Aizvērsies šis te piloris sfinkterīču. Otru sfinkteri, tā saucamo odijas sfinkteru, jā, var nolikt vietā vienkārši ar viscerālo masāžu, masējot diafragmu. Nu, zinat visi diafragmu apmēram, kur atrodas, paskatieties Wikipēdijā, kurš nezin, jā. Tātad viscerālā masāža pie reizes var pamasēt arī žultspūsli. Žultspūslis atrodas mums, ja mēs tā no nabas uz šo te pašu ribu loku, ja, kur ribu loku zemāko šo te punktu, teiksim tā, novilkšam līniju, tad tieši pa vidu atrodas žultspūslis. Un tā, ka jūs tādā pusguļu stāvoklī vai guļu saliektiem celīšiem, ja, tā atbrīvojat vēdru, pamasēsiet šo te punktu, šo te apvidu, ja, tad varbūt sajutīsiet, kā iziet žults, ja, ar tādu vieglu čurkstēšanu, ļoti patīkam tādu un aizies, ja, tas ir ļoti labs process. Ja viņi pati neiet, ja viņi ir bieza, ja, tad ir vērts pamasēt. Bet nedaudz augstāk, tur virs tā žultspūšļa, ja, tur pa bišķiņu uz viducīti, ja, masējot var šo te odijas sfinkteru salikt vietā, tā nebūs vajadzīgi jums nekādi omeprazoli, nebūs vajadzīgi nekādas tur antibiotikas vai smagā tehnika, kas bojā visu pārējo. Jūs varēsiet sakārtot savu gremošanas sistēmu, paglābt savu kuņģi no lielām nepatikšanām. Man kādreiz bija tas jau ļoti daudz gadus atpakaļ, saistībā ar helikobaktēriju, ja, bija tikšanās ar vienu no tādiem vadošajiem Rīgas gastroenterologiem, kurš man ļoti populāri paskaidroja situāciju par šo te paaugstināto skābi un pazemināto skābi un helikobaktēriju. Viņš teica tā, tas jau bija jau daudz gadus atpakaļ, viņš teica, tā helikobaktērija ir izpētīta visai nesen vispār, viņa tāda, ar viņu sāk darboties, ja. Un nav tādas antibiotikas, kas varētu to nogalināt, nenogalinot visu pārējo mikrofloru, tas ir tāpat skaidrs, ja, tas ir viens, bet viņa teiks bija, viņa saka, nevar izārstēt helikobakteriju, es vienmēr saku, nevajag viņu ārstēt, viņu neslimo, ja? Nesakārtojot savus šos te sfinkterus un nesakārtojot gremošanas sistēmu, pareizā veidā. Teiksim, nesaveidot kārtībā tā, lai būtu normāls kuņģa skābes, kā saka, šis te līmenis, šis te balans, ja, kuņģī. Ja. Un viņš teica tā, paaugstināts skābes šis te līmenis, ja? Tas ir gastrīts. Viņš saka, bet to var izārstēt principā pāris nedēļu laikā, ja? Viņš runāja par medikamentozo ārstēšanu, ja? Bet pazemināts līmenis, tas ir, kad šī skābe visu laiku noplūst. Viņš saka, tas ir risks, tas ir kuņģa vēža risks. Viņš saka, tad skaties, izvēlies, ja, kas cilvēkiem, ja, ne man, bet cilvēkiem, viņš saka, izvēlties, kas ir labāk. Tātad stāsts ir par to, kad ir jāsaved kārtībā, nevis jāpaļaujas uz nevajadzīgiem preparātiem, kuri neko nerisina, bet rada bažas. Jā, lielākas bažas organismā, ko var sakārtot katras mājas apstākļos, ko kārtoja cilvēki visu mūžu gadsimtiem ir zinājuši šīs lietiņas. Tā ka tā, ja kaut kāda konkrētāka informācija, vērsieties, manā profilā ir kontakti. Visu gaišu!